tas jau nav tirgus vadība, tā ir visa mūsu Cēsu novada vadība, kuru mērķis ir tirgu uztaisīt reformu, bet mums ir tāda sajūta, ka viņš tiek nevis attīstīts, bet iznīcināts. Esam Cēsu tirgu, Jānis Plūme, zemnieks šeit kopā ar mani. Jāni, redzu tava vitrīna, kur tavu produkciju garšīgo vienmēr var dabūt pilnīgi tukša, tepat blakus arī tukši plaukti un tāds uzraksts uz visiem vienāds. Uzsākam protestu akciju. Tas taču nav 1. aprīļa joks, Jāni. Nē, tas nav joks. Tas ir 1. aprīlis bija brīdis, kad mums beidzās līgumi ar iepriekšējo vadību. Un jaunā vadība mums jaunas līgumus sastādīs, kur mums nav pieņemami. Un mēs viņus vienkārši negribam parakstīt, un jaunā vadība mums grib uzspiest lielveikalu cipa līgumus, kur ir tikai tāda agresīva noteikuma, kur tikai liek sodīt par jebko. Par to, ka 15 minūšu laikā tu neizsuji atpakaļ pie savas vitrīnas, piemēram. Ja? Jā, piemēram, ja nav pārdevējas vietas, ir aizgājis uz toleti, tad viņai jāuzliek zīmīte. Ja tā zīmīte nav uzlikta un viņa nav laikā atgriezusies, tad var sodīt ar 50 eiro sodu. Es saprotu, tad tas konflikts ir ar tieši Cēsu tirgus vadību, un tas, ko mēs redzam, ir tas, ka ir ļoti daudz tukšu plauktu, un tu neesi vienīgais, kurš ir gatavs iebilst. Jā, protams, mēs esam pārtikas pusē, būtībā visi gaļas tirgotāji, un ir arī cilvēki, kas ir aizgājuši vispār projām. Šeit nepieņemam līguma dēļ ir pametuši tirgu, un es domāju, ka tas nav vienīgais cilvēks, kurš pametīs, jo tādi nav pieņemami tādi līguma nosacījumi, kādi tagad tiek uzspiest mums. Tātad strīds ir paaugstināta? Par īres naudu mēs tik daudz nestrīdamies, bet viņa vienalga kopumā par vietu man sanāk vairāk maksāt mēnesī. Pār pa 100 eiro būs vairāk. Kaut gan es jau maksāju par elektrību, bet mums ir komunālā pakalpojumi un visi. Tagad būs jāmaksā mums par visu, par jebko. Par siltumu, ūdeni, par apgaismojumu un tā tālāk. Īres maksa tiek it kā samazināta, bet tā skaitā man tomēr par šo vietu man sanāk maksāt vairāk kā 100 eiro mēnesī vairāk nekā iepriekš. Iepriekš man šī skaitījās kā noliktava. Leduskapis, tagad man viņš skaitās kā tirzniecības vieta un kopā man sanāk dārgāk. Tas nav lētāk. To, ko viņi stāsta, kad ir par kvadrātmetru lētāk. Jā, bet sesijas, piemēram, mēs esam izstaigājuši jau citur, cik maksā vieta. Tad apmēram ir 12 eiro plus visi komunālie pakalpojumi. Tad mums ir tagad 15,07 par kvadrātmetru plus PVN un vēl visi komunālie un elektrība.